Esiet sveicināti regbija kluba Livonija preses konferencē. Ir regbija sezonas vidus un sākas izšķirošās spēles Latvijas čempionātā un sākas svarīgā Baltijas top līga. Un tāpēc šodien gan par Latvijas, gan par Baltijas sacensībām preses konferencē regbija kluba Livonija treneris Marts Rūs. Sveiks! Kluba divi spēlētāji. Mārtiņš Rundāns, sveiks! Un Enzo Botarmino, sveiks! Un kluba menedžeris Gregors Garhovskis. Sveiks! Sākšu, Mārci, ar tevi. Droši vien sezonas lielākie mači tagad ir priekšā. Kas sastāvā, kādas izmaiņas, kāda taktika, kā gatavīgi? Pa sastāvu runājot, paplašinātajā sarakstā ir 50 kandidāti. Ja? Tajā skaitā ir 6 leģionāri iekšā. Ja? No zināmiem tie ir 4 zviedri, 2 bija pagājuši gadu, 2 ir nākuši klāt. Plus 2 gruzīni un Dienvidāfrikānis. Vietējie prom vai beidzas nav neviens, tā kā visi, kas bija pagājuši gadu un plus jaunie ir nākuši klāt, sev pierādījuši Latvijas čempionātā. Es domāju, ka būs arī kāds, kurš pacīnīsies pa vietas sastāvā. Tā kā būs, teiksim, ko palauzīt galvu, lai izvēlētos labākos. Ok, tad Gregors uzreiz droši vien vairāk pakomentē. Iepriekš piesaistījāt Baltijas topu līgā citu komandu labākos spēlētājus, devāt iespēju spēlēt tādā labākā līmenī. Tagad ir tā sistēma pamainījusies, ir 7 leģionāri piesaistīti. Kā izdevies šos leģionārus piesaistīt, kas viņi ir pa pozīcijām un kāda tad komandas taktika ir šajā sastāva veidošanā? Komandas taktika divos vārdos ir pjedestāls, turnīra medaļas. Mēs apzināti esam veidojuši komandu, kas ir spējīga un kura vismaz uz papīra, jo sports ir sports, var cīnīties par pirmajām 2 vietām turnīrā. Un, ja mēs runājam konkrēti par ārzemniekiem, kas ir piesaistīti, tad tie kanāli ir vairāki un būtībā viņi visi saistīti ar mūsu sadarbības partneriem. No vienas puses tas ir kluba galvenais treneris Nils Džonsons, kas ir palīdzējis mums piesaistīt, es uzskatu, ka ļoti jaudīgus zviedru spēlētājus. Un otrs puses tas ir Gaga Gurešidze, arī mūsu piesaistītais speciālists no Gruzijas, kurš arī sev ir atvedis 2 līdz jaudīgus puišus. Vēl kārtojam dokumentus spēlētājiem no Dienvidāfrikas, kuru toplīgā esam jau redzējuši citas komandas sastāvā, bet patreiz vēl apstiprināt viņu dalību 100% nevaram. Ceram, ka izdosies. Jā, tad pateic mērķi visaugstākie, un kā tu uzskati, tagad būs piebrauks ārzemnieki, tas sastāvs. Arī turpmāk Livonija veidos šādu veidu sastāvu, ka Latvijas čempionātā spēlē viens sastāvs, un tā ir pavisam cita komanda, kas spēlē Baltijas toplīgā. Būtu jāsaprot, ka tas projekts, kas ir Baltijas toplīgas komanda, ir startautisks projekts, kuru vada Livonija. Tad viņš komplektējās gan no ārzemju spēlētājiem, gan no vietējiem spēlētājiem. Un vēloties sasniegt tos mērķus, ko es jau minēju, mēs saprotam, ka mums varētu nepietikt ar tiem resursiem, kas mums ir Latvijā. Un tieši ar tādu domu ir piesaistīti šie kvalitatīvi ārzemju spēlētāji, kur mēs ar vienu šāvienu nošaujam vairākus zaķus. Protams, ka viņi sniedz savu artavu laukumā tīri spēles rezultātu ziņā, bet viņu pienesums ir arī tīri klubam, tīri Latvijas regbijam, paaugstinot to standartu, kā mēs trenējamies, kā mēs gatavojamies, kā mēs izskatāmies laukumā. Un beigu galā, lai mēs varētu konkurēt ar lietuviešiem, kas nenolieksim ir solīt mums priekšā patreiz. Okay, par komandas gatavību. So, Enzo, question for you. Just finished Latvian Championship regular season. That was some warm-up before Baltic Top League, and how's the feeling? How you about Latvian Championship and feeling before Baltic Top League? We were training for 4 weeks, 4 or 5 weeks as a pre-season. It was good that we have this game against Miesniki before the Baltic Top League. It helped us understand what we need to do. I think it went great, and we are ready for Baltic League. The team has confidence. We trust our coaches. The coaches trust us. So, in 2 words, yeah, we are ready.
Okay, Mārtiņ, kā fiziski komanda jūtas, ir tas Latvijas čempionāts noslēdzies? Tīri fiziski, kāda ir komandas kondīcija un vai jūti, ka tagad būs tas pīķis sākās un komanda ir? Nu jā, ziemas periodā ieguldījām lielu darbu. Tieši komandas spēlētāji nāca treniņiem, strādāja pie fiziskās sagatavotības. Paldies trenerim Mārcim Rullim par to. Komanda ir tuvu savam maksimumam, bet ir vēl kur pielikt. Ka Latvijas čempionāta beidzamajā spēlē pret Miesniekiem redzējām, ka esam galvasties pārāki un diezgan spēcīgi. Bet top līga ir pavisam cita mēroga sacensības. Tur mēs vēl ieskriesimies un cerams, ka uz svarīgākiem mačiem būsim 100% gatavi startēt un uzvarēt. Enzo, question for you once again. Last game was against Miesnieki and now again against Miesnieki in Baldonē. Is it tough to concentrate 2 games for one opposite team? Even though we will play against, let's say, the same team, there will be 2 different tournaments, and the mindset will be the same. For us, every game it's a final, no matter against we will play. So in that regards, it could be hard in the sense of we don't have to trust what happened last week. They could bring a different team. We don't know that, but from our side, every game would be a final, and we need to be ready mentally, mostly. Mārtiņ, tad arī tev jautājums, cik būs viegli atstāt to spēli, kas bija Upesciemā aiz muguras un saprast, ka tā ir jauna spēle, jauns turnīrs un te vairs nebūs milzīgais pārsvars varbūt? Nu, komanda mums ir diezgan pieredzējusi, tāpēc es domāju un arī zinu, ka vairāk no spēlētājiem jau ir aizmirsuši to spēli, kas bija Upesciemā. Koncentrējamies uz nākamo spēli, kad top līgas sākums un gribam parādīt sevi no labākās puses un šoreiz tikt līdz finālam un cerams arī uzvarēt finālu. Marci, minēja, piebrauc klāt 7 iespējams 7 leģionāri. Cik grūti būs komandas taktiskā ziņā ieviest kaut kādus jauninājumus un izmainīt kaut kādu kardinālu skaidrs uz pirmo spēli neizmainīs? Cik būs šajā spēlē taktiskās nianses? Es domāju, ka tie, kas piebrauks, tie nav pirmo gadu regbijā un treneris Nils atradīs pareizās saiknes, kā visu komandu saliedēt. Un es domāju, tas ir pārspēles jautājums un ļoti labi varbūt tās, kad mums ir otro nedēļu pēc kārtas jāspēlē tieši ar Miesniekiem. Ja? Un nav jau tā, ka tie spēlētāji nav bijuši. Tas pats Pēters, pirmās līnijas spēlētājs pagājušajā sezonā spēlēja. Tas pats Tims, 10. pozīcijas spēlētājs. Ja? Laša, Gruzīns, viens jau nospēlēja vienu spēli, tas jau ir adaptējies. Es domāju, ka nevajadzētu rasties kaut kādiem liekiem sarežģījumiem ar visu to. Gregor, varbūt tu pa Baltijas pašu topu līgu, kas ir dzirdēts pretinieku nometnēs, kas būs galvenais izaicinājums, ir dzirdēts, ka mums ir leģionāri tagad jau Lietuvā no Latvijas. Jā, latviešu puišus ir novērtējuši arī ārzemēs, Lietuvā. Zinām, būtībā 3 kandidātus, kas spēlēs visticamāk šauļos, par vairāk dzirdēts nav, bet tā ir gan laba ziņa, gan slikta. Laba ziņa varbūt Latvijas regbijiem kopumā un slikta, es domāju, klubiem, kurus viņi pārstāv, un tad jautājums, kāpēc viņi nepārstāv tos klubus toplīgā. Ja kopsumā par mūsu pretiniekiem, par Baltijas toplīgas līmeni jāšaubās nav. Tur vāju komandu un vieglu spēļu neparedzās. Tāpat šīs nedēļas spēle, tieši kā tu teici, tā būs pilnīgi cita Miesnieku komanda. Un mēs orientējamies uz to, ka katra spēle ir, tā kā Enzo teica, būtībā fināls un pretinieki ir stipri. Ļoti iedziļinājušies pretinieku sastāvos mēs neesam, un visticamāk, ja godīgi arī tādas informācijas baigi daudz sociālajā vidē nav, kur mēs to varētu tā baigi paspiegot, un laika gaitā gan jau, ka mēs redzēsim īstos komandu spēkus. Protams, tie nominālie līderi ir zināmi, bet izšaut var gan izvēl jebkuru komandu. Spēlētājiem varbūt jautājums. So Enzo, what do you think what will be the toughest opponents in Baltic Top League?
our own team, I would say. We try to focus, as I said before, we're going game by game. I think every team is hard. I don't think that there will be an easy game. So in that regards, I think we should focus on ourselves, of improving every training after every game to reach our goal. But as I said before, every team it's a hard game. Mārtiņ, piekrīti, ka ir Baltijas topu līga, tas ir cits līmenis un ir grūtāk. Pretinieki ir katrā spēlē, iznāk koncentrējušies, un tas līmenis ir stipri augstāks. Un pats arī jūt pēc sevis, ka Baltijas topu līga ir devusi izaugsmi kā sportistam. Nu jā, Baltijas top līga ir līmeni augstāka. Nu jau mēs pēdējos 2-3 gadus jau redzam, kad visas komandas pieiet profesionāli. Vairs nav tādu kā pastarīši, kuriem var bradāt pāri ar lielu rezultātu starpību. Tā kā jau komandas biedri minēja, visas spēles būs svarīgas, visās spēlēs būs jākožās par punktiem. Top līga tas ir standarts, tā ir latiņa, uzlikt latiņu, kuru no Latvijas mēs 2 klubi un lietuvieši vairāk klubi mēģinām turēt, noturēt un mēģinām pacelt ar katru gadu. Spēles paliek arvien grūtākas, spēlētāji adaptējas, paliek labāki un ceļam gan Latvijā, gan Lietuvā regbija līmeni. Mārcis, tad tev arī jautājums par šo grūtības pakāpi. Treneriem tas arī ir jauns izaicinājums, jo spēlēt pret Latvijas čempionātā kādām komandām, kur šogad arī bijuši 100 punktu starpība, ja? Un tagad tu zini, ka tādas vaļības nevarēs atļauties. Cik grūti būs treneriem izdomāt kādas viltības un motivēt spēlētājus ceļi nedrīkst atslābt. Es domāju, ka ar tām viltībām tur arī viss būs labi. Pats svarīgākais šogad, ko mēs treneru kolektīvu sapratām, kad ir vairāk jāpieliek tieši fiziskajā sagatavotībā. Šogad arī pišķiņi pamainījām visu to, jo decembra, janvāra praktiski visi iedevām čaļiem brīvu, nebija treniņu, un tad sākām fizisko sagatavotību, pēc tam čaļi, kas spēlēja septītnieku izlastiet, tur ir labi rūdījumi dabūjuši, pārējie bija kopā ar mani un Gagu. Ja? Tā kā par to viltību un taktiku, tur es domāju, mēs tiksim galā un saliksim visu pareizi, bet galvenais punkts bija dabūt čaļus bišķiņ stiprāks šogad tajā laukumā. Fiziski komandai visa kārtībā. Jā, pa lielam vienīgais, kas mums uz pirmām spēlēm izkritis ārā, ir Miķelis, ja? Septītniekā potīte salauzta. Ja? Pārējie visi ir ierindā. Nav tādas traumas nopietnas, tā kā viss ir labi. Tad noslēgumā varbūt Gregoram jautājums par komandas taktiku. 2 smagi mēneši priekšā, augusts, septembris, Latvijas čempionāta izslēgšanas spēles, Baltijas topu līga. Kā izdosies, tas soliņš ir tik garš, lai uz abām sacensībām koncentrētos un labākajā sastāvā iziet? Jā, tas nav viegls uzdevums. Mēs nevaram aizmirst to, ka regbija klubs Livonija tomēr ir 80, 90, iespējams 95% amatieru projekts. Tie ir cilvēki, kas ikdienā strādā darbus, kam ir ģimenes, bērni un laiks, ko viņi var atveltīt regbijam. Tas būtībā ir viņa brīvais laiks, kurš sanāk kaut kādā ziņā nozagt tieši no tā, ko es minēju, no ģimenēm, no bērniem, no tuviniekiem, draugiem, atpūtas. Uzdevums nav viegls. Mēs nekad no tādiem izaicinājumiem neesam slēpušies, un šis gads arī nav tāds izņēmums. Mēs esam pieteikušies visās iespējamās formās un veidos un sacensībās, kur tas ir. Baltijas toplīga, Baltijas regbija čempionāts, protams, Latvijas čempionāti ar 2 komandām šogad mēs startējam. Tā kā tas nav viegls izaicinājums un motivēt puišus, nezaudēt to fokusu. Un kā tu teici, jā, tie ir vairāk mēnešu sacensību, nav viegli. Mēs no savu menedžmentu puses, no klubu puses darām visu, ko mēs varam, nodrošinot maksimāli labus treniņu apstākļus, kvalitatīvus trenerus un arī to sociālo vidi un mārketinga pusi, lai puišiem ir sajūta, ka viņi spēlē un trenējas foršā klubā, kad klubs par viņiem rūpējās, ka mēs esam aktīvi, ka mēs esam proaktīvi, ka mēs ejam ārā sabiedrībā un reklamējam savu sporta veidu. Tā kā uzdevums tas nav viegls, bet ir paveicams un viennozīmīgi, kad
tie uzstādījumi mums ir tikai augstākie, un tos plānus savus mēs realizēt noteikti gribam. Okay. Gaidām Baltijas topu līgu Latvijas čempionātu izšķirošās spēles. Baltijas topu līgu varam skatīties internetā, būs linki iekšā visas spēles. Sekojam līdz šajā svētdienā, 28. jūlijā, 14:00 Baldonē. Baltijas topu līga sāks ar Latvijas klasisko derbiju. Miesnieki Livonija. Gaidām līdzjutējus, sekojot līdz sociālajiem tīkliem un jūtam līdz Livonijai ceļā līdz finālam. Un finālā tad jau... Finālā redzēsim, tas ir sports, tie ir cilvēki, tās ir emocijas, tur nekas nav ierakstīts akmenī un notikt var viss kaut kas, un tāpēc sports ir interesants. Pirms mēs beidzam preses konferences, gribētu painformēt mūsu sekotājus par to, ka nevienam nav noslēpums, ka šo sezonu šajā ziemā klubu piemeklēsim ar traģisks notikums. Mēs piedzīvojam tādu negodīgu, sāpīgu zaudējumu un atvadījāmies no sava ilgadēja kluba biedra, arī izlases spēlētāja. Šodien dienas otrajā pusē mēs kluba sociālos kontos publicēsim īsfilmu, dokumentālu īsfilmu par piemiņu mūsu aizgājušam cīņu biedram un aicinam visus pēc iespējas noskatīties šo filmu, kur dzirdēsiet arī komandas spēlētāju, stafu viedokli par notikošo. Un, kā jūs zināt, uz formām šogad mums visiem būs Miksona pieminošs uzšuvis, tāpēc šī sezona ir arī mazliet emocionāla un varbūt pat sāpīga mums, bet mēs tādā veidā godinam aizgājušo cīņu biedru un neesam viņu nekādā gadījumā aizmirsuši. Un es ceru, ka labos rezultātus varēsim veltīt arī viņam. Paldies! Paldies uz šīs notas, paldies par dalību preses konferencē. Tiekamies Regbija laukumos!